Pāvils viņš saka, kā tu zini, vai tavs vīrs vai tavs sieva tiks izglābt. Tu nevari garantēt. Un, man liekas, bieži vien mēs iekāpjam tādā slazdā, īpaši, droši vien abas puses, bet, teiksim, ja kāda puse izrāda interesi, kāds puisis, kurš nav ticīgs, izrāda interesi par meiteni, un tad tā meitene vai tas puisis, kuram izrāda interesi, kurš ir ticīgs, viņš tā kā sāk meklēt attaisnojumus, kāpēc viņš varētu veidot attiecības ar to otru cilvēku, kurš nav ticīgs, jo tu meklē visu attaisnojumu, lai tikai varētu spērt to soli, bet tas ir bīstami. Tas ir, tu vienkārši, jebkurš cilvēks, viņš grib nodzīvot savu dzīvi ilgtermiņā, kvalitatīvi un labi un kopā ar Dievu. Un Dievam ir aicinājums cilvēku dzīvē. Un dēļ šīm te nepareizajām nastām, ko mēs uzņemamies savā dzīvē, mēs varam kaut kādā veidā bremzēt Dieva plānus savā dzīvē vai vispārīgi viņus nepiepildīt, tāpēc, ka mēs aizējam un mēs esam spiesti iet uz kompromisu. Jau laulība pat par sevi kompromisu. Mēs nevaram 100% nodoties kungam, Pāvils saka, ja? Bet ja mēs esam ticīgi un Dievam ir kopējs aicinājums, mēs ejam vienā virzienā.